Labdien, cienījamie radioklausītāji. Acīm redzot, mēs esam veiksmīgi izgājuši beidzot mēs esam gaisā. Un ir noticis tas, kam bija jānotiek dažas minūtes atpakaļ. Paldies par jūsu tweetiem, tāpēc, ka bez tiem laikam es nebūtu sapratis, ka mēs neesam ēterī. Un mums tad, maz aizkavēšanās tehniski sanāca, bet mēs esam gaisā, jūs varat mūs laikam beidzot dzirdēt, un jāsaka tā, ka mēs sāksim visu no sākuma un būsim mazliet ilgāk. Šis ir TV's laikmets raidījums, kurš šobrīd ir kļuvis īpaši aktuāls Latvijā, tāpēc, ka populārs ne tikai Latvijā, bet arī Izrēlā un daudzās citās vietās. Mums pat vēstnieki klausās un ārlietu ministrija, un šobrīd arī, cik es saprotu, Nacionālās elektroniskās mēdīju padomas administratīvā komisija vērtē to, ko mēs runājam. Tā ka, mēs esam tādi ļoti iecienīti un daudziem interesanti. Ja? Par to man ir ļoti liels prieks un es pateicos par tādu godu, kas tiek izrādīts mūsu raidījumam. Mēs pat necerējām to veidojot, ka tāds būs. Un šodienas raidījumā mēs runāsim par ļoti interesantu personību, par ārkārtīgi svarīgu Latvijas garīgo līderi, kurš mūsuprāt arī nav tik, viņa piemiņai nav tik daudz laika un resursu veltīts, cik tai būtu jāsaņem. Bet pirms tam mēs parunāsim par to, ko tad mums šodien, par cilvēks, par kuriem mums šodien atgādina Nekropole LV. Tas ir portāls, ar kuru mēs sadarbojamies, kas mūs atbalsta, un portāls, kas vēsturi pozicionē caur reāliem cilvēkiem, jo vēsture tie ir cilvēki. Un kā pirmo es gribētu pieminēt profesoru Henriku Strodu, cilvēku, kurš pavisam nesen atradās šajā studijā, sēdēja tur, kur mūsu šīs dienas viesi, un cilvēku, kurš ārkārtīgi interesanti un aizraujoši stāstīja par to, kas notika Latvijā interregnum tā saucamajā bezvaras periodā 41. gada vasarā, brīdī, kad otrais pasaules karš nevis sākās, bet ienāca Latvijā. Un Henriks ir pavisam nesen, dažas dienas atpakaļ aizgājis mūžībā, un interesanti, ka pēc 3 dienām 20. Henrikam būtu dzimšanas diena, un 23. decembrī Henriks bija šeit raidījumi, kurā Henriks Strods piedalījās, var noskatīties Vimeo TV's laikmeta blogā, lūdzu skatieties, ārkārtīgi interesants stāsts, un mēs arī ar visdziļāko cieņu un labām atmiņām pavadām šo izcilo vēsturnieku mūžībā, un, kā zināms, cilvēks nemirst tad, kad viņa dvēseli pameta ķermeni, bet cilvēks mirst tad, kad viņu aizmirst dzīvē, bet mēs šo piemiņu centīsimies saglabāt gaišu tādu. Bez šī mūsu izcilā tautieša šodien jāpiemina tāds cilvēks kā Nikita Hruščovs. Nikita Hruščovs ir dzimis 15. aprīlī 1894. gadā un bija pazīstams ar to, ka savulaik dažus gadus vadīja Padomju Savienību, bija PSKP ģenerālsekretārs, un pasaulē ir zināms ar to, ka atklāja šo Staļinu kultu un daudz detaļas par to, kas tad notika 37., 39. un vēlākajos agrākajos gados Padomju Savienībā, bet viņš ir pazīstams kā tā saucamais kukurūzas karalis, kukurūzas ievedējs Padomju Savienībā arī Latvijā, protams, bet daudz retāk un mazāk zinām ir tāda lieta kā šaušana. Ja? Nikita Hruščovs savulaik ir bijis viens no aktīvākajiem cilvēku šāvējiem, un tas ir interesanti, ka nomirs ir pavisam nesen, 22. man te rakstīts, ka nomiris ir Nekropole LV, saka 22. februārī 2007. gadā, vai tas ir pareizi, man varbūt, ka tā ir kļūda kaut kāda, bet ko es gribēju teikt, tas ir viens no tiem cilvēkiem, kurš
to teicienu, tas ķeriet zagli, viskaļāk saka zaglis, attaisno un pasaka, ka tas tā arī ir, jo cilvēks, kurš visaktīvāk, nevar teikt visaktīvāk, bet ļoti aktīvi piedalījās cilvēku šaušanā, prasīja papildus kvotas, pēc tam it kā atmaskoja šo te periodu un tādējādi arī mazliet svītroja savu vārdu no šīs vēstures, bet liecības ir saglabājušās. Un Kārlis Skalbe, mūsu izcilais rakstnieks, ir miris 14. aprīlī 45. gadā kara beigās. Mēs pieminam arī viņu. Viens no Krievu izcilākajiem valstsvīriem, kā paši Krievi uzskata, Piotrs Stalipins. Piotrs Stalipins, cilvēks, kuru nogalināja terorists, ir mīris 14.04. arī 14. aprīlī ir nogalināts par teroristu. Es arī to izstāstīšu, bet tas, ko mums vēl vajadzētu zināt, viņu nogalināja tā saucamais Dmitrijs Bogrovs terorists. Patiesībā viņa vārds bija Mortko Gerškovičs vai Gerškovičs, un šis te revolucionārs un terorists nebija pēc tautības igaunis. Bet cilvēks, kur noteikti to šodien ir jāpiemina, tas ir pulkvedis Pulkvedis Veiss. Jā, ļoti interesanta personība, Otrā pasaules kara varonis, tas ir pirmais latviešu karavīrs, kurš ir saņēmis bruņinieka krustu, un cilvēks, ar kuru kur arī ir apsūdzēts, kurš ir apsūdzēts kaut kādās dalībās noziegumos, kara noziegumos vai noziegumos pret cilvēci, bet viņš nav ne tiesāts, nav bijis tiesas process, un mēs viņu nevaram nosaukt par kara noziedznieku nekādā gadījumā, taču tie karavīri, kur cīnījās ar viņu, atcerās viņu gan kā ļoti, ļoti varonīgu cilvēku, gan arī ir tādas ziņas, ka viņš ir bijis ļoti, ļoti kādreiz nevisai iejūtīgs pret saviem karavīriem, un ir arī tāda interesanta informācija. Izlasiet lūdzu par Veisu Nekropole LV. Un mēs nonākam pie cilvēka, kura dēļ mēs esam šodien šeit sanākuši, un es gribētu arī pateikt, ka rītā ir nāves diena cilvēkam, kurš ir dzimis 1893. gada 31. augustā Tirnienē, 1917. gada janvārī Pēterpilī iesvētīts par priesteri, un cilvēks, kurš pasaulē faktiski atvēra acis un pastāstīja, kas tas tāds ir gulaks. Un tas ir Boļislavs Sloskāns. Un Boļislavs Sloskāns, latvietis, katoļu bīskaps, par kuru 2004. gada 20. decembrī ar pāvesti Jāņa Pāvila II izsludināto dekrētu tika oficiāli atzīta bīskapa Sloskāna tikuma varonība un svētumu slavu, un no šī brīža viņu varam saukt par godināmo. Godināmais tas ir ceļš, tas ir solis uz kanonizāciju. Un mūsu raidījuma viesi šodien ir cilvēki, kuriem ir dziļa saistība, ir saistība ar šo izcilo personību. Tas ir Andris Jerumans, katoļu priesteris no saulainās, kalnainās Šveices. Labdien, Andri! Labdien! Jā, un mūsu entuziasts vēstures, arī pārliecināts katolis Edmunds Pucis, bet šodien mēs netik daudz runāsim par katolismu kā par Boļislavu un par to, kāpēc šis cilvēks ir tik ārkārtīgi svarīgs. Vispār es zinu, ka jūs esat gatavojušies, kungi, un varbūt jūs varētu ieskicēt šo te dzīves gājumu tādu, kā viņš ir. 33. gadā, 22. janvārī, Rīgas stacijā notiek liels notikums. Valdības vīri, baznīcas pārstāvji, studenti, cilvēki lieli ar palmām sagaida. Ko? Sagaida cilvēku, kas ir bijis 7 gadus izsūtījumā, Sibīrijā.
tas ir tāds pārsteigums, kad beidzot viņš ir atgriezies. Ja mēs lasām to laiku avīzēs, tad tiešām tas notikums tiek atzīmēts. Šodien mēs esam to aizmirsuši. Mēs esam zaudējuši atmiņu. Mēs esam zaudējuši atmiņu par vienu no visslavenākiem latviešu dēliem, kas ārzemēs un visā pasaulē ir bijis viens no pirmiem, kas ir stāstījis par lielo Gulaga traģēdiju. Sen pirms Solženīcina. Vēl neviens neticēja, ka tas tik drausmīgi ir. Tad, kad viņš atgriezās 33. gadā, viņš uzreiz tika aizsaukts uz Romu, un pāvests Pija 11. viņu pieņēma kā ticības apliecinātāju un varonu, un pavadīja ļoti ilgu laiku ar viņu, un prasīja, lai viņš uzrakstot dienas grāmatu. Tā dienas grāmata tika turēta slepenībā līdz nāves dienai 18. aprīlī 1981. gadā, un publicēta beidzot latviešu valodā 1993. gadā, pateicoties mana tēva Jāņa Jerumaņa darba un pētījumiem, kurš īstenībā ļoti labi pazina bīskapu Sloskānu. Jo bīskaps Sloskāns, tad, kad viņš tiek atbrīvots un dzīvo Latvijā, viņš kļūst ne tikai par profesoru Latvijas universitātē, teoloģijas fakultātē, katoļu teoloģijas fakultātē, bet arī par nozīmīgu figūru gan baznīcā, gan ārpus baznīcā. Piemēram, katoļu priesteriem un katoļu gaisotnē viņš nemitīgi saka, viņi nāks. Viņš ir sapratis, ka viņi nāks. Un tie priesteri, kas atgriezās pēc Otrā pasaules karā no Sibīrijas, kā tēvs Peņķuš un Trops, viņi vienmēr man liecināja un teica, mēs izdzīvojam pateicoties tiem ieteikumiem, ko Boļislavs Sloskans mums mācīja. Gatavoties šim raidījumam, es noskatījos filmu par Boļislavu, ko savulaik Studija 9 ir filmējusi un mazliet palasīju, un es vienkārši apbrīnoju šo cilvēku dzīves gājumu. Es varētu mazliet atgriezties tajā laikā un ieskicēt, kas tad notiek. Tātad ir 20. gadsimta sākums. 17. gadā Pēterpilī jauns latgaļu mācītājs, katoļu mācītājs, kurš ir tikko beidzis šo te semināru, viņš tiek iesvētīts kā priesteris, cilvēks, kurš ir izvēlējies šo dzīves ceļu, juku laiki, viņš paliek kalpot, jāsaka tā, ka Boļislavs viņš ir vairāk nekā latvietis. Viņš pirmām kārtām tomēr ir tāds dieva kalps, tā ir viņa prioritāte, tāpēc, ka viņš neizvēlās ceļu atpakaļ uz mājām, uz Latviju, viņš paliek Krievijā, kurā notiek ārkārtīgi drausmīgas, prātam neaptverams darbības pret reliģiju. Pret jebkuru, protams, galvenokārt pareizticīgo baznīcas tiek spridzināti klosteri, iznīcināti, un atcerēsimies, ka pirmās šīs nometnes nodibina tieši klosteros, Solovkus salās, tur, kur ir augsts, tur, kur ir, un Boļislavs Sloskāns 26. gadā viņš ir Krievijā, kaut gan viņš varētu atrasties jau tad Latvijā, viņš jau nav arestēts, jo slepenībā viņš ir iesvētīts kā bīskaps. Tas ir noticis 26. gada 10. maijā. Deberdīnī viņu Svētā Ludviga baznīcā pāvesta Pija 11. uzdevumā slepus iesvēta par bīskapu un ieceļ viņu par Mogiļevas un Minskas apulistisko administratoru, respektīvi Baltkrievijā, kur katoļu ticībai arī ir zināms spēcīgas pozīcijas, viņš kalpo. Un pēc viena no dievkalpojumiem šie te baznīcēni, kas ir poļu ģimnāzisti, viņi nāk bučot roku šim te priesterim, kā tas ir pieņemts poļu ģimenēs, parādot cieņu un godu, un to redz vietējie OGPUšņiki, un, protams, ka viņi nevar šo te izturēt, jo ir pionieru laiks jau, un ir šī cīņa pret reliģiju, un viņu arestē. Un kas notiek? Cilvēki iet viņu atbrīvot. Viņi iet uz šo iecirkni, protestēt, kur ir mūsu bīskaps, jo viņam ir jau toreiz ļoti liels respekts no šīs draudzes, ļoti liela cieņa, jo viņš pats ir paraugs citiem. Viņš ir ārkārtīgi visās, tik cik es izlasīju par viņu, viņš visur tiek atzīmēts, ka viņš ir ārkārtīgi garīgs, pazemīgs un cilvēcisks, no viņa šis dievišķums staro.
Viņš ir cilvēks, pie kura cilvēki gūst šo reliģisko piepildījumu, mācību un kurš mīlestība labākajā vārda nozīmē šī dievišķā mīlestības vārda. Un viņu atbrīvot. Un savukārt tur viņam pasaka, lūdzu, Boļeslavs Lauskānu, ejiet un pasakiet cilvēkiem, ka viss būs kārtībā. Viņš iziet pasaka, cilvēki izklīst, un viņu līdz 33. gadam viņš nokļūst Ellē zemes virsū. Ellē zemes virsū Solovki. Tā ir pirmā, viņš, protams, varbūt bija kaut ko dzirdējis, bet principā šīs nometnes un tās lietas nebija īpaši zināmas. Toreiz ne tikai pasaulē, pašā Krievijā. Viņam ir laba kompānija tur. Zinātnieki, citi priesteri, ārsti, inteliģence, diezgan laba kompānija, bet šie apstākļi šajās salās ir briesmīgi. Neskatoties to, ka augstums ir, kā viņš pats raksta savās atmiņās, ir ļoti, ļoti liela netīrība, pusbada stāvoklis, drausmīga apiešanās no šiem te apsargiem. Un ko viņi dara? Viņi tur uztais baznīciņu, altāri, pareizāk sakot, tajās, un viņi lūdz par saviem ienaidniekiem. Viņi par viņiem lūdz, jo tur tā priesteri. Un pēc tam, pēc kaut kāda laika no Solovkiem viņu aizsūta uz Sibīriju. Es gribētu, varbūt, lai jūs ieskicējat vairāk šo te ceļu, šo te Gulaga ceļu. Un tad pirmais sākums ir tajos, tā saucamā Gulaga arhipelāgā, Krievijas ziemeļos, starp netālu no Murmanskas, Arhangeļskas, tur tajā apvidū, pareizi, Baltajā jūrā. Vispirms ir 3 mēneši Ļubļanskas cietumā, kur viņš tiešām izdiebts kailis, tiek sists, pieķēdēts, un viņam pilina augstu ūdeni, viņam laiž siltu augstu ūdeni vai karstu ūdeni, un gaisu laiž, lai viņu salauztu. Un tad, kad nāk viņa sargs pēc šiem 3 mēnešiem, un viņam prasa, kā tev iet, viņš smaida. Un viņam prasa, kāpēc tu smaidi, un viņš atbild, tāpēc, ka es esmu brīvis, bet jūs neesiet brīvi. Viņš atstāts uz tiem sargiem gan Ļubļankas cietumā, bet arī gan Solovkos, gan Sibīrijā atstāks ļoti lielu iespaidu. Viens no viņa sargiem arī pieprasīs kristības sakramentu pieņemšanu. Tas ir vienreizēji. Zinot to, kas ar viņu var par to notikt. Jā. Bet viņa devīze, bīskapa devīze izsaka visu upurs pa brāļiem. Jā. Tas nozīmē, mana dzīve tiek atdota. Ir ārkārtīgi skaisti, kad viņš nemitīgi vēlējies atgriezties pie savām avīm, ja tā var teikt. Viņš bija latvietis, viņš bija eiropietis, viņš bija vispasaules bērns. Jā. Latvietis viņš nekad neaizmirst, ka viņš bija Latvijas dēls. To var liecināt viņa rakstītie darbi, vēstules, tieši pēc 33. gada, kad viņš saprot, kas notiek ar Latviju. Viņš brīdina, viņš saka, viņi nāks, nemitīgi viņš runā to, un šeit vēl nav to sapratuši. Viņš saprot, kas sabiedrībā notiek, ja sabiedrība zaudē garīgās vērtības. Un viņš ir kļuvis slavens ar vienu citātu, kas ir iegājis mazliet jau Latvijas tādā kultūrā. Latvijas tauta varēs pastāvēt vienīgi kā ticīga tauta ar augstu morāli. Kāda bijusi mūsu tautē caur gadu simtiem. Ne ienaidnieki iznīcina tautu, bet tauta pati sevi iznīcina, ka tās morāli pagrimst. Es domāju, ka tas ir vienreizējs atzinums savā laikā. Viņš ir saprats, kad tikai spēcīgs, stiprs iekšēji cilvēks var izturēt to, kas nāk. Un tā viņš raudzināja ar studentu šeit. Viņš bija profesors teoloģijas fakultātē, universitātē. Viņš bija garīgais tēvs daudziem cilvēkiem. Viņš viņus audzināja. Un pēc tam viņu izvedīs īstenībā 44. gada beigās uz Vāciju. Vācieši viņu izvedīs kopā ar pārējiem Latvijas bīskapiem, pareizticīgiem bīskapiem un luterāņu bīskapiem. Un tur viņš nokļūs, kad vācieši lāģeri no koncentrācijas nometnes viņš tiks atbrīvots pateicoties amerikāņiem. Un tā viņš nokļūs Vācijā un mazliet vēlāk arī Beļģijā. Un nodzīvos 50 gadus kā mūks starp mūkiem Benedikniešu klosterī Luvenas universitātē. Tur viņš ticēs, ka Latvija būs brīva, viņš tam ticēja, un viņš no visām Eiropas malām sauca tos, kas gribēja mācīties, gan par priesteriem, gan par
gan par laicīgiem amatiem universitātē. Viņš palīdzēja gan latviešiem, gan krieviem, gan baltkrieviem. Tas bija izcils cilvēks. Es domāju, ka viņš ir pa daudz liels priekš Latvijas, tāpēc arī mēs esam viņu aizmirsuši. Viņš pa daudz liels, tāpēc, ka viņš ir Eiropietis, viņš nodzīvoja Eiropā, bet īsti Latvijas dēls, latgalietis, bet kas vienmēr mīlēja Krieviju, kurš bija gatavs piedot, kurš katram atgādināja, kad ir jāmīl savu tēvzemi. Es īstenībā viņš bija sapratis, ko arī Zenta Mauriņa rakstīja, kad mums ir jāizvairās no agresīvā nacionālisma, mums jābūt kritiski, tolerantam, labestīgam tēvzemes mīlētājiem. Un tāds bija Sloskāns. Jā, mēs noteikti mums ir jāpasaka arī tāda lieta, ka es domāju, teiksim, katoļiem, garīgiem cilvēkiem Sloskāns ir, svētais, jā, gandrīz vai. Latvijā mums ir grūti atrast kādu priesteri, lai man piedod kalpojošie priesteri, jā, brāļi, katoļi. Mums ir grūti atrast tādu cilvēku tik ļoti garīgi, kurš to ciešanu ceļu gāja, dzīves spiests un pieņēma ar pateicību un piedošanu. To ir grūti tiešām aptvert, to ir grūti iedomāties, kā tas ir iespējams, un tas ir kaut kas tik tiešām izcils varbūt, bet es nedomāju, ka mēs latvieši neesam pelnījuši tādu cilvēku. Es domāju, mēs esam pietiekoši izcili tauta, ka mums ir. Un jāsaka, ka te ir vēl viena ļoti interesanta lieta, ar ko ir Sloskāns slavens vai neslavens. Grūti teikt par viņu kā slavenu, jo viņš noteikti negribētu, lai par viņu saka, ka slavens. Viņš bija ļoti, ļoti cilvēcisks. Bet, ja mēs runājam par kanonizētiem latviešiem, ja, mēs zinām, ka pareizticīgie kanonizē un katoļi kanonizē, tad mums nav daudz. Mums ir pavisam daži. Tas viens ir Trops, jā, cara Kambarsulēns, kurš tika nogalināts kopā ar cara ģimeni, ir apglabāts, mirstīgās atliekas ir apglabāts Petropavlovskas cietoksnī Pēterburgā, un Krievijas pareizticīgo baznīca viņi ir kanonizējusi kā mocekli. Tad ir bīskaps, piedošana no Jānis Palmers, pareizticīgais ar lielu vēsturi un cilvēks, kuru savulaik Krievu armija, Krievu diversanti pārģērbušies par vāciešiem, ļoti nežēlīgi nogalināja ar tādu domu, ka tas bija kara laiks, otrā pasaules kara laiks, un ar tādu domu, lai noskaņotu pret vāciešiem. Jā, tad tur bija ļoti, ļoti nepatīkams tas stāsts. Es pareizi stāstu par to? Man liekas, ka viņi nogalināja Latvijas laikā. Jānis Palmers tika nogalināts Latvijas laikā. Tas tika vai 30. gadi. 30. gadi tie bija. Un kā tas notika? Tur bija arī kaut kāds mocekļi. Viņš ar cirvi tika nosists. Ir aizdoms par to, ka te varēja būt čekas aģenti. Jo patiesībā viens no iemesliem, kāpēc viņš tika nogalināts, bija tas, ka viņš tomēr to latviešu pareizticīgo patriarhija gribēja neatkarīgi no Maskavas patriarhijas. Tur bija tas stāsts. Jā, tas bija tas stāsts. Protams, tas nav pierādāms, bet tā ir viena no versijām, iemesliem, kāpēc viņš tika nogalināts. Es laikam jaucu, tāpēc, ka padomu laikā bija vēl viens metropolīts, kas bija nogalināts, bet tas vairs nebija Jānis Palmers. Par to mēs parunāsim citā raidījumā. Šodien mēs runājam par Boļislavu Sloskānu, un tas ir faktiski tāds trešais cilvēks, kuram ir, kas garīgajā, kristīgajā, garīgajā pasaulē tiek pieskaitīts pie tādām cilvēkiem, kur ir godināmi, kur piemiņi ir saglabājumi un varbūt arī citiem rādāmi kā piemērs. Jā. Līdz ar to mēs uzskatām, ka par viņu mums ir jārunā, un varbūt mēs varētu vēl pievērsties tam posmam, kad viņš bija šajā te izsūtījumā. Jūs zināt, jūs tēvs rakstīja to grāmatu, jā, jūs vairāk zināt to vēsturi, varbūt jūs varētu arī mazliet vairāk par to pastāstīt, kādas tad gaitas bija no 27. gada, kā viņi arestēja līdz 33. gadam, un varbūt mēs varam mazliet sīkāk pievērsties tam atbrīvošanas posmam, jo tas arī ir ārkārtīgi interesanti, kā šo priesteri tomēr Latvija kopā ar
Romas katoļu baznīca, ar Vatikānu, ar pāvestu, kā viņi spēja viņu dabūt ārā no turienes? Viņi spēja vispirms dabūt ārā pateicoties ar ārlietu ministrijas iestāšanos, kuri bija sapratuši, ka viņš ir latvietis, jo šeit jau arī Latvijā cilvēki par viņu runāja, iestājās par viņu. Un viņš, pateicoties diplomātijā ar Krieviju, ar Padomju Savienību, tika apmainīts pret tādu, grūti pateikt, kā tautības. Viņš bija Stihovs vārdā, viņš bija tātad padomju spiegs, arestēts dažus gadus iepriekš, un kuru tātad 22. janvārī 33. gada apmainīs uz Indras robežas. Un es domāju, ka tas ir viens moments, kas mums ir jāatcerās arī vēsturē, jo nav iespējams saprast, kad cilvēki viņu sagaidīja šeit gan no robežas līdz Rīgai, visur, kur viņš apstājās, kā varoni. Un es vienmēr biju pārsteigts, kā tā atmiņa ir aizgājusi. It kā mūsu atmiņa ir zudusi, un tāpēc es pateicos tiešām tādiem raidītājiem, kā jūsēs, kas mēģina iesaist to diskusiju veidā tādu refleksiju, tāds pārdomas par pagātni, jo dzīvojam laikmetā, kur cilvēki īstenībā ir bez saknēm. Un ja cilvēks ir bez saknēm, viņš ir manipulējams. Un viņam nav orientācijas. Un šodien arī mums nav orientācijas Latvijā. Un cilvēki... Bet tas nav tikai Latvijā. Es domāju, visā Eiropā. Tas tagad notiek tā, lai cilvēki būtu vieglāk manipulējami, lai no viņus varētu vieglāk vadīt, viņiem arī šīs te vēsturiskā informācija faktiski ne tikai šeit, viņi tiek pasniegti vienveidīgi, tāpēc lielākie mēdīji ir vienās faktiski rokās, ja. Atkal es nesaukšu to tautību, ja, kā rokās ir pasaules lielākie mēdīji, tāpat kino industrija, kur pasniedz vienveidīgu informāciju un kur mēģina šos cilvēkus padarīt par seksa, uzdzīves kulta vergiem, respektīvi, noņemot šo te mugurkaulu, ja, padarot viņus tāds lokans un ar viņiem darboties. Es nespēdīšu par tiem vai par tam, vai par grupu lobbyiem, par varām, kas ir aiz masmēdījiem. Es vienkārši varu pateikt, ka mūsu kultūrā ir tā tabula rasa politika. To ļoti labi redz pēc 68. gada studentu revolūcijas Francijā, kā pārveidojās audzināšanas modelis skolās. Vairs nerunās par pagātni, bet runās par dažiem faktiem. Un trūkst kopējā formācija. Es pats esmu audzis tajā laikmetā. Un uzreiz redzēju tā starpība, kas bija, kad es gāju skolā, un es mēģināju runāt par Padomju Savienību, un tā visi skatījās uz mani, it kā es būtu kaut ko izgudrojis. Un paldies Dievam, nāca Solženicina balss, jo kreisi domājošie cilvēki bija tā noskaņojuši to kultūru, it kā Savienības sekas jau ir sen pagājušas. Mēs esam 70, 80 gados, un ar Kruščevu ir iesācies jauns laikmets, Stalins jau sen ir nomiris, un tad vajadzēja tādām balsīm nākt kā Solženīcinam un Saharovam, kas īstenībā apgaismo vēsturi no citas perspektīvas. Es domāju, tas arī tas, ko Sloskans dara ar mūsu pagātni, lai arī šodien atrisināt mūsu problēmas. Tās domstarbības arī šodien mēs nevaram celt tiltus sabiedrībā, ja mums nav skaidrība par objektīvo vēsturi, par objektīviem faktiem. Izlīgt varam uz objektīvo. Mēs nevaram izlīgt, mēs nevaram atrast atrisinājumu, ja mēs kopīgi neizreķinamies ar mūsu pagātni, kā Vācija to izdarīja ar fašismu, nacismu. Katram no mums ir jāpārdomā par savu pagātni. Un ir cilvēki, kuri bija spējīgi to izdarīt. To izdarīja bīskaps Sloskans. Viņš spēja tad skatīties pāri. Viņš varēja arī tāpēc... Jā, bet mēs nevaram to prasīt no visiem, tāpēc, ka tas tomēr ir Dieva dod dāvana būt tāda, ja mēs paņemam visu pasaules cilvēku kopumu, ja, un mēs paņemam, cik tad to svēto ir. Ja mēs paņemam svētos rakstus, vienalga, vai tā Hagad Gīta, vai Korāns, vai Bībele, vai vienalga, mēs redzam, ka tur ir vienā teikumā vai vienā rinkopā tik daudz ielikts, ka divas lapas puses ir komentāri, kurus rakstījuši ir mācīti gudri vīri. Jā, respektīvi, mēs nevaram prasīt, lai visi būtu tādi kā Sloskans, bet mēs varam censties
tiekties uz šo te līmeni un ņemt šo cilvēku dzīvi kā piemēru, apbrīnojot viņu un mēģinot atdarināt. Tas man liekas, ir viss. Es domāju, ka pienākums ir veidot kultūru, kur ir kultūra. Un tieši veido kultūru māksla, veido kultūru mūzika, veido kultūru rakstnieki. Pilnīgi piekrīt. Tu gribēji normāli kaut ko? Jā, es gribēju šo pašu tēmu pieminēt, kad ir iespējami arī, protams, ir vienmēr bijuši svētie un viņi ir vieni no miljoniem, bet ir iespējami arī tautas grēku nožēla, veselas tautas atgriešanās. Tas ir iespējams, to sauc par tām garīgajām atmodām. Un tāds ir notikušas arī tepat Latvijā, kad ir, kaut mēs pieminām to pašu, tas arī ietilpst šajā pašā domā, kaut vai herhūtiešu kustība. Labi, tā nav katolīska, bet tā arī ir garīga atmoda, kad vesela tautas grupa saprot, kas mēs esam, un ka viņi atgriežas pie saknēm, ka viņi atgriežas pie patiesības, pie ticības, pie evaņģēlī, notiek izmaiņas. Un tas attiecas gan uz šo, gan, teiksim, kaut kādu vēstures nožēlu vai apzināšanos, vai arī domājot par vērtībām. Tādas lietas ir iespējams. Arī pieminētā Vācija, ka tas bija tāds kopīgs akts, tas ir iespējams. Es gribētu salīdzināt mazliet ar Indiju. Ja? Mums tas stāvoklis Latvijā ir protams, nav tā kā Indijā, ka tur saka, tur apmēram 200 reliģiskās kustības, katram ir savs dievs. Ja? Mums tomēr arī šī reliģiskā vide ir ārkārtīgi sašķelta. Un runājot par šo te nevienveidību, ja? Tas, protams, neveicina, ja mēs salīdzinām Poliju vai Lietuvu vai, teiksim, tur islāma valstīm, kur ir, šī vide ir vienveidīga, ja? Ja tu esi, reti, kur Libāna varbūt, bet, principā, tas mūs to saliedētību neveicina, un arī savstarpējā konkurence starp šīm te reliģiskajām kustībām arī stiprina šīs kustības, bet bieži vien rada tādu fonu nevisai patīkamu. Bet ko es tūlīt pabeigšu nav vienu minūtīt. Bet, protams, ka garīgums ir pašā pamatā. Ja mēs esam Bangladešā, kur cilvēki ir 100 reizes nabadzīgāk par mums, bet ticība tur ir 100 reizes stiprāk, mēs redzam, ka viņi ir laimīgi. Ja? Un tas, kas notiek Eiropā, tas, kas notiek arī Latvijā, diemžēl ir degradācija un iznīcības ceļš, un tas ir tāpēc, ka mums šī garīguma nav. Tad jautājums ir, kāds šo garīgumu, tiešām es piekrītu Ienemeņa kungam, ka veidojot šo kultūru caur dažādiem daļdarbiem, ja, arī valstiski, tikai tādā veidā mēs varam šo mūsu nāciju izveidot tīrāku, labāku, laimīgāku. Un šis raidījums ir arī mēģinājums pieminot šādu te cilvēku, ja, kuram šīs vērtības garīgākās bija augstāk, un viss tas vienkārši maziņš pilnietis šajā darba jūrā. Ko tu gribēji teikt? Es gribēju pateikt par to daudzveidību arī Latvijā, bet var teikt, pateicoties arī šī 50 okupācijas gadiem, viss šīs dažādās konfesijas, kas Latvijā vēsturiski bijuši luterāņi, baptisti, katoļi, pareizcīgie, tomēr ir izveidojusies ļoti unikāla vienotības situācija. Tieši Latvijā, ar ko braucot cilvēku kristieši no citas pasaules malām, ir ļoti pārsteigti un brīnās, kā jums ir tāda vienotība. Un tā ir Latvijas vērtība. Tā kā ka nav problēma, ka tu esi katolis un tev ir blakus luterāns vai baptists un ir kopīgi Dieva lūgšana un ir kopīgi šī apziņa par to ceļu, kurā mēs ejam arī kā tauta, kā nācija. Un tieši arī kaut kādā ziņā šis okupācijas laiks ir saliedējis, un es domāju, tas nav nekāds jaunas. Un tāpēc jau arī arhibīskaps Zbiņevs nāca ar šo priekšlikumu, ka Latvija varētu būt pirmā un vienīgā valsts pasaulē, kur notikt pat iespējama luterāņu un katoļu apvienošanās. Tā ir arī unikāla situācija, kas nav iespējama nekur pasaulē citur, bet Latvijā šī situācija vistuvāk realizācijai. Jā, es domāju, ka tas, tā ir tā vīzija, ja, par kuru, protams, būtu visi. Es domāju, ka ieguvēji būtu visi. Jā, un tāpēc arī tur nav pretruna, kad šī herhūtiskā atmoda un tur nav pretruna ar šo sloskānu vēstījumu. Tas viss ir pa vienu. Tā ir evaņģēlijas. Bet atgriežoties tajā vēsturiskajā aspektā, kad faktiski mēs varam pateikt, ka Sloskāns bija tas pirmais cilvēks, kas rietumu pasaulē ārpus Padomju Savienības, Padomju impērijas pastāstīja par to,
kas tad ir tas gulaks, ja, kas tad ir patiesībā šī bolševiku lielnieku impērija, kas tur notiek, vai mēs tā varam teikt? Jā, mēs tā varam teikt, tā liecina to laiku žurnālisti. Man nāk prātā brauciens pie īrijas prezidenta. Pāvests bija 11, vien bija lūdzis veselu gadu braukāt par visu Eiropu un stāstīt. Un likt saprast, cik stāvoklis ir grūts visiem kristiešiem, bet visai Krievijas tautai, visai Padomu Savienībai. Ir ārkārtīgi pārsteidzoši, kad bazilikā, Romas bazilikā, Pētera bazilikā, pareizticīgie un katoļi lūdzās kopā. Tajā vienu dienu, viens brīnišķīgs, tas bija brīnišķīgs notikums, kur nākošā dienā Maskavas Pravdā bija, viņi visi nomelnoti un pāvests izsmietis, jo nevarēja paciest to, kad lūdzās par visiem. Es domāju, ka tas pārsteidzošais ir, kad bīskaps Loskans mūs māca arī saprast pašas Krievijas tautas traģēdiju, ko Padomju Savienība, ko komunisms ir atnesis pašai Krievijai. Bet es domāju, ka tas liek mums arī saprast, tas mums palīdzēt ar saprast tās grūtības, kas var rasties šeit arī Latvijā, kad katram ir jāsaprot, kas ir noticis, ko komunisms ir izdarījis. Komunisms ir arī iznīcinājis Krievijas dvēseli. Un tāpat kā nacisms bija iznīcinājis Vācijas dvēseli. Un tās sekas vēl arī netiešā veidā arī iespaido sabiedrību. Tā ir patiesība. Jā, bet tagad ir tas, ja mēs to saprotam, protams, mēs cenšamies saprast Krieviju. Jā, kā saka, tas ir apmēram tā, kā vīrietim censties saprast sievieti vai cilvēkam saprast Dievu. Man liekas ļoti līdzīgi. To ir grūti vai neiespējami. Un tomēr mēs mēģinām saprast Krieviju, mēs mēģinām pieņemt to, ka viņiem šis liktenis ir smags, ja, un iespējams arī kaut kādā ziņā pašu pelnīts tas liktenis ir iespējams. Tāpat kā iespējams, ka mums arī latviešiem ir pašu pelnīts mūsu liktenis un šīs ciešanas, jo noteikti, ka tas ir kaut kāds seku cēloņu un seku likums. Savukārt, mēs te runājam par to visu vēsturisko aspektu, atceroties arī Lauskānu šo te īpašo mīlestību, jo viņš nezaudēja šo saikni ar Minsku un Mogiļevu, jā, un viņš uzturēja šos sakars, acīm redzot, viņš ļoti mīlēja šo vietu un šos cilvēkus. Un tie, kas ir bijuši Krievijā, ārpus Maskavas, Pēterburgas, es domāju, arī sapratīs, ka tur tie Krievi ir pilnīgi citādāk, un viņi brīnišķīgi, ļoti daudz brīnišķīgi cilvēku ar ļoti lielu tādu sirsnību un mīlestību, īpaši Sibīrijā. Es tur pie Baikāla ezera to sastapos, tā ir tāda cita pasaule, un mēs to saprotam, bet tajā pašā laikā mēs saprotot to, mums ir jāsaprot vēl viena lieta, ka lai mēs Latvijā, nebūtu tādi, lai tas neietekmētu tik ļoti mūsu zemi, ja, mūsu valsti, tad mums ir jāzina tas, kas noticis ir Krievijā, kā tas ir iespaidojis mūsu vēsturi un kā tas var iespaidot. Un jāatcerās, ka laimīgākie latviešu un Latvijas gadi ir bijuši ārpus Krievijas. Tomēr, ja mēs paņemam vēsturi, tad, ja mēs paņemam pirms Līvonijas laiku, Kurzemes hercogistes laiku, Brīvvalsts laiku, tie ir laimīgākie gadi. Es negribētu nosaukt šos te pēdējos 20 gadus par latviešu nācijas laimīgākajiem gadiem, drīzāk tas ir ļoti liels pārbaudījuma laiks, un it kā ārpus Krievijas. Bet vēsture ir mūsu labākā skolotāja. Tā ir vienreiz ar labu skolotāju, viņi visu pasaka. Ja, kas vēsture atkārtojas, viņi pasaka, kas būs, ja jūs darīsiet tā. Un tieši tāpēc mēs šo te skolotāju aicinām uz šejieni, un viņi mums stāsta par pagātni, lai mēs to zinātu un lai mēs saprastu, kā mums šodien rīkoties, lai mums būtu saulaina nākotne, jo rītdien ir mūsu šodienas darbi, domas un mūsu sapņi. Jā. Es domāju, es pilnīgi piekrītu tam, kad tas atmiņas nav jau, lai sev apraudāt, bet vienkārši, lai sevi saprast. Un, lai saprast ar otro, kas šeit dzīvo Latvijā, kas varbūt citādāk domāt, un pārunāt. Un pārunājot, nākt pie slēdziena, katrs apskatīt savu vēsturi no kritiskā viedokļa, un redzēt, kur viņš nav vairs patiesībā, jeb kur viņš pareizi nevērtē.
tikai tad var saprast otro un nākt pie izlīgšanas. Es domāju, ka izlīgšana... Bet es te tagad gribētu ar jums kā ar garīgiem cilvēkiem pastrīdēties, vai visu var piedot? Nu, es domāju, ka tā ir dāvana, bet vai gribēt piedot? Vai ja es piedevu Jūdasam, tas nekur nav rakstīts. Nē, to mēs, bet viņš bija gatavs viņam, es domāju, ka ja mēs iziesim no Pētera, jā, Pēters nav jau, protams, izdarījis to, ko Jūdas ir izdarījis, jā, bet mēs nevaram līdz galam pateikt, cik tāli ir Dieva žēlsirdība. Protams, bet jautājums ir konkrēts, vai ja es piedevu, un mēs nevaram atbildēt jā, tāpat kā mēs nevaram pateikt nē, jā, bet mēs nevaram pateikt, ka viņš piedeva. Līdz ar to mēs pieņemam, ka ir lietas, kuras ir ārkārtīgi grūti piedodams, un vai tas vispār ir cilvēks spēkos. Bet redz, ko viņš no krusta saka, Tēvs piedod viņiem, jo viņi nezin, ko viņi dara. Jā, un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi spēcīgs vārds, un es te gribētu pabeigt ar šito citējumu no Sloskāna, kas raksta saviem vecākiem. Es esmu tik laimīgs, jo tagad es esmu spējīgs mīlēt visus cilvēkus bez izņēmuma, arī tos, kas nav nekādu mīlestību pelnījuši. Tie ir visnelaimīgākie. Es lūdzu jūs, neļaujiet iezākties sirdīs kaut kādam rūgtumam vai atriebības jūtām. Ja mēs atļausimies kaut ko līdzīgu, tad mēs nebūsim vairs īsti kristieši, bet gan fanātiķi. Es esmu notiesāts uz 3 gadiem, vēlreiz lūdzu jūs, lūdzaties. Tā ir vēstule vecākiem. Un tā kā mēs jau ejam uz to brīdi, ka mums ir pamazām jāsāk taisīt treniņus, mums ir daži jautājumi, kuriem mums vajag atbildēt. Es tikai vēl vienu lietu pateikšu, ka vai tā piedošana, jā, tā ir tāda ļoti laba lieta, un tā ir atbrīvošanās, jā, un tā ir tiešām dāvana. Es domāju, ja mēs padomāsim savu dzīvi, katrs izvērtēs, mēs atradīsim brīžus, ja mēs kādam esam piedevuši, tā ir mūsu uzvara un dāvana. Bet ir tiešām lietas, kuras ir ļoti grūti piedot, vēl grūtāk ir piedot, ja šo piedošanu nevajag, ja šo piedošanu neprasa. Un mums bieži saka, aizmirstiet tos kara laikus, aizmirstiet tos notikumus, aizmirstiet, mums nesaka piedodiet tie. Bet es domāju, ka piedošana iet kopā ar taisnīgumu, ja? Tas nozīmē, te neiet runa, piedošana iet kopā ar patiesību. Un arī tieši patiesība par to, ko es esmu izdarījis. Bet tā patiesībai mums ir jāatzīt tā patiesība, mana patiesība, otrā cilvēka patiesība, tad mēs varam saprasties. Tas ir tas, ko es gribēju teikt, ka piedot jau mums nenozīmē aizmirst. Un vēl viena lieta, kā tas notiek bieži vien, kad ir manā dzīvē bijis, ka tu zini, man vakar bija situācija, ka es sastrīdējos ar vienu no savu labāko draugu, es sastrīdējos, bet viņš uz mani tad ļoti nesmuki izrunājās, un man bija tas nepatīkam. Burtiski pēc 2 stundām viņš man zvana, un viņš man saka, klausies, piedod, ka es tā izdarīju. Man nebija taisnība. Un, protams, ka man pilnīgi tā kā akmens novēlās no sirds, es viņam piedevu un viss, un tas ir aizmirsts, es šo atceros tikai kā piemēru. Jo faktiski globāli ir tāpat. Ja Padomju Savienība Krievija saka atvainojiet, mums nebija taisnības, mēs tiešām esam izdarījuši tādas noziegumus pret jums, pret poļiem, pret vēl kaut ko, ja? Mēs lūdzam jūs piedot un aizmirst. Tad tas ir pilnīgi citādāk nekā, ka tas netiek pieminēts un jūs par to nevarat runāt, un tieši visu laiku notiek tā pretreakcija, ja? Un to mēģina nolīdzināt ar tā ļaunā tēla radīšanu, kad upuris tiek pataisīts par noziedznieku faktiski. Jā, faktiski tas ir tas. Un tāpēc jābūt patiesības drosmei. Bīskaps Loskans nekad nav baidījies no patiesības. Pat cietumā viņš iestājies, un savienībā man te vien ārpus savienības arī, kad viņš raksta pat Jānim 23. pāvestam, 63. gadā, kad viņš ir pieņēmis Kruščeva no ģimenes locekļus vai meitu, un viņš raksta un saka, uzmanieties un pārdomājiet, kas notiek īstenībā Padomju Savienībā. Nedrīkstam viņus aizmirst, lai mūsu skūpsts nebūtu Jūdas skūpsts. Un to saka Sloskāns, kas arī tajā pašā reizē piedod un lūdzās, bet nekad neatsakās no patiesības. Un tā viņš arī mācītos latviešu, kas dzīvoja rietumos. Nemitīgi ar 18. novembrī, kad viņš runāja iestājās par Latvijas ideju. Tu nebija naids, tu vienkārši bija patiesība un iejūtīgums pret to, kas notiek. Ja? Kad vislielākā nelēma jau īstenībā ir nepatiesība. Melu tēvs jau
jau ir sātāns īstenībā. Tieši tā, tieši tāpēc mēs runājam un meklējam šo patiesību, un mūsu raidījumā nav tēmas, par kurām nerunā. Tieši tāpēc melu profesoriem, melu industrijai ļoti nepatīk šis raidījums, un melu industrijas pārstāvi no šīs, kā Irānas prezidents teica, sātanas maku, vēršās ar dažādām darbībām pret mūsu raidījumu, un šobrīd arī notiek tāda, bet mēs ticam bīskapam un bīskapa teiktiem, ka par patiesību ir jāiet līdz galam, un mēs arī ar šiem te, ar šo te devīzi cenšamies dzīvot. Daži jautājumi mums ir jābeidz tūlīt. Viens no mūsu klausītājiem jautā, vai Sloskāns netraucēja bolševikiem laikā no 17. līdz 26. gadam. Kur viņš bija šajā trauksmēnā laikā? Varbūt īsi, ja var. Ne, viņš strādāja draudzē, ka vienkārši priesteris, jo it kā valsts bija atdalīta no baznīcas, tā viņa bija, un ļāva baznīcai darboties. Bet viņa bija nemitīgi izsekota un viņus vajāja. Bet viņi varēja, zināmā mērā varēja strādāt. Bet, kā es jums saku, kā tas ir redzams, tā ar vienu vairāk sāka brukt baznīcai virsū. Kāpēc nebruka katoļu priestiem virsū? Tāpēc, kad arī Ļeņins negribēja rietumos dod negatīvu iespaidu un atstāt negatīvu iespaidu. Un tad viņam bija daudz vieglāk vispirms izrēķināties ar pareizticīgo baznīcu. Nekad neaizmirsīsim, ko Tihons arķibīskaps saka, bet šeit ar šo dienu, kad nāca revolūcija, iesākās visai Krievijai vistumšākā nakts. Un mēs nezinām, kā viņa beigsies. Viņš ātri vien tiks arī nogalināts, nomirs. Es domāju, Sloskāna katoļu baznīca, pat ja viņa tika vajāta, viņa tika izmantota kā lai dotu ārzemēs labu tēlu. Es domāju, ka tas ir viens veids, lai izskaidrotu, kāpēc viņš varēja izdzīvot tik ilgi vēl strādājot, nemēģinot, protams, nekādās provokācijās iekrist. Tā būtu man atbilde, par cik viņa arī nepilnīgi, jo es neizdzīvoju tajā laikmetā, bet kā viņš ir stāstījis, viņš bija ārkārtīgi uzmanīgs, bet mēs redzam, ka viņš bija tik pazīstams un viņa spreģi bija tik spēcīgi, viņa baznīca bija pilna, kad vienu brīdi viņu nevarēja vienkārši pieņemt. Un tad, kad viņš kļuva par bīskapu, protams, tad jau mērs bija pilns, viņam bija jāpazūd. Sakiet, lūdzu, kā Sloskāns reaģēja uz, un kas ar viņu notika tad, kad 40. gadā ienāca Padomju Savienība? Tas ir tāds posms, kuru mēs neesam apskatījuši. Kad ienāca Padomju Savienība, protams, viņš mēģināja paslēpties, un te nāk viņa iekšā Magdalēnas baznīcā, lai viņu apcietinātu. Viņu mēģināja apcietināt vēlreiz. Bet viņš paslēpjās aiz Magdalēnas altāra. Un Magdalēnas baznīcas altāra, un viņš vienmēr teica, nav jau jāmeklē moceklību tādā veidā, jāmēģina rīkoties pēc prāta, bet ja tev nav iespējams, protams, tad tu pieņem to moceklību. Viņš ļoti labi zināja, kas gaidīja. Un tad viņu neatrada, jā? Ne, viņu neatrada, un tad viņš turpināja, tad viņš aizgāja uz Aglonā, nodzīvoja kādu laiku. Un tā Aglonā kādu laiku, un tad ienāca vācieši, un viņš kalpoja. Tad viņš turpināja šeit kalpot. Tur jāpiemina arī, ka viņš gribēja doties, ienāca vācieši, viņš domāja, ka viņš tā kā varēja doties uz to Moguļevas diecēzi, bet viņam nedēļ to atļauju arī vācieši. Tā tur bija. Un 45. gadā viņi vācieši kopā ar vēl dažiem katoļu priesteriem viņu izved uz Vāciju, un faktiski, kaut kādā ziņā arī paglābi, jo, ja Krievi būtu ienākuši, viņi būtu palikuši, visdrīzāk pēc pilnas programmas, atpakaļ uz vietām, no kurām jau kādreiz tikuši, un mēs zinām, ka katoļu priesteri daudzi, tu jau esi tagad, varbūt 2 vārdos par to, mēs te runājam par Juhņēviču, Es gribēju vienkārši pastāstīt arī kaut kādu attālu, bet es domāju, reiz arī nevisai attālu, diezgan cieši saikni, kāda man ir ar bīskapu Sloskānu. Jo es ļoti labi pazinu priesteri Antons Melter, kas bija Sloskāna, tad garīgais bērns. Teikt, viņš arī tika izaudzināts, un Vācijā tad viņš iestājās tajā seminārā, un
priesteris tad Antons Smelters tik līdz Latvija ieguva neatkarību, viņš atbrauc reiz Latviju, sāk kalpot Jēkabu katedrālē, un pateicoties kaut kā, es pazinu Smelteru, es redzēju, kā viņš dzīvo, kā viņš strādā, un viņš īstenoja savā dzīvē šo Sloskāna vēstījumu visciešākā mērā. Un kādā ziņā es varu teikt, ka pateicot arī Smeltera tēvam, es arī esmu baznīcā un viņa liecību, un īpaši es varu pateikt, tieši Smeltera tēva kā trimdas latviešu liecību. Es redzēju kaut kādu milzīgu starpību starp to, es negribu teikt to padlatviešu atmosfēru un cilvēku to dzīves uztveru un liecību, un šo trimdas latviešu dzīves redzējumu un skatījumu, un kas ir bijis šajā Sloskāna skolā, šo milzīgo starpību, kas man uzrunāja. Un cik es saskāries ar trimdas latviešiem, es redzu, tā ir tā man saikne ar to nolaupīto Latviju, ko man nolaupīja 40. gadā. Ja Latvija nebūtu okupēta, tāda bija šie latvieši, tādiem viņam ar tādu morāli, ar tādiem uzstādījumiem, ar tādām vērtībām. Un tāpēc es vienmēr redzu, lielā mērā bieži sastopoties ar trimdas latviešiem, es redzu šo starpību. Jā, bet šo starpību var ieraudzīt arī Latvijas laukos, un es negribētu tā teikt, ka tur ir un starp citu Latgalē. Ja? Man ir, godīgi sakot, ļoti liels, es lepojos, ka Sloskāns ir no Latgales, un Latgala man ir ārkārtīgi būtiski, un tieši katoļu baznīca ir tā, kas ir saglabājuši, man liekas, tāpēc, ka tur ir tā katoļas baznīcas citadela Latvijā, ka tur ir tās vērtības vēl saglabājušās, bet arī citur Latvijā, arī tur, kur nav katoļu baznīca, uz laukos vēl ir tie cilvēki, kuriem ir apbrīnojams vērtības, un mūsdienās, tikai visu cieņu godu. Bet runājot par tiem katoļu priesteriem, tad ļoti daudzi cieta pēc šīs Krievu atnākšanas. Otrais, kā tu tev teici, man Normanda privātā sarunā, ka arī Juhņēvičs nebija vienīgais, kurš arī pat karoja pret viņiem. Nu jā, tur ir arī interesants stāsts. Mums arī bija viens raidījums tieši, kur mēs pieminējām Antonu Juhņēviču. Bija arī Štagars, kas bija atbalstīja un bija veseli, Latgalē īpaši vairāk priesteri, kas atbalstīja nacionālo pretestību, arī kapuciņu mūki. Varbūt ne tieši tādā tiešā veidā, bet netiešā veidā viņi slēp nelegālis klosterī, deva tam pašam Štagaram, kas bija jau konkrēti izveidojis tajā bunkuru sistēmā pat baznīca, kur bija vairāk partizāni bija laulājušies, un kapuciņi, tad no Viļakas kapuciņu mūka deva viņam tos liturģiskos priekšmetus. Tur bija tāds, un šī iemesla dēļ arī visi tie kapuciņu mūki tika izsūtīti. Un man arī bija tas gods pazīt vienu no šo kapuciņu mūku pašu personiski Andreju tēvu, kas ir baznīcā. Un žēl, ka viņš jau sen aizgājis mūžībā, bet tad es vēl nezināju, neinteresējos vēsturi, nezināju. Tas ir tik zīmīgi, ka šie garīgie cilvēki, kuri tik ļoti mīl savu tēviņu, un ka viņi, neskatoties uz to, ka viņi ir garīgdznieki, viņam principā baznīca ir aizliegusi iejaukties kaut kādās politiskās darbībās, īpaši jau ar ieročiem rokās, bet viņi tik ļoti mīl savu tēvī, ka viņi pārkāp šos priekšrakstus, baznīcas priekšraksts, un viņi ir cīņā. Runāju konkrēti par Juhņēviču un Štagaru. Nav tāda liecība, ka viņi būtu tieši ar ieročiem. Tas tomēr bija... Es domāju, ka varētu viņu salīdzināt ar vienu kara kaplānu, ja? Ka vienkārši viņi jūta, tiem cilvēkiem ir vajadzīgi ar vienu priesteris. Un kāpēc atstāsim partizāņu bez vienu priesteri? Un tajā pašā reizē ir jāsaprot, ka augstākā vadība atrodas ķīru politikas, viņi nav brīva, tā ir spiedienu, padomu vara. Un es domāju, ka tā ir tā traģēdija, kas notikās 45. gadā un vēlāk, mazliet vēlāk. Tāds domas, kas ir. Protams, tā bija liela traģēdija, ne tikai Latvijā, bet Polijā tas bija. Un kad, būtībā arhibīskapam viņam vajadzēja saglābt šo baznīcu, kas bija komunistiskās varas rokās un tika ietekmēta un tika izradīta spiedienu. Un mēs zinām, Polijā taču arī šie slavenie kardināli, kas tika apcietināti un izsūtīti. Un tā, tur ļoti sarežģīts tas laiks bija.
Jā, bet mēs esam jau pāršāvuši par to beigu laiku. Mums ir jāatvadās. Es teikšu paldies tiem, kuri man ir atsūtījuši informāciju par Nikitu Hruščovu. Viņš ir miris 11. septembrī un 71. gadā. Jā, 71. gadā Nikita Hruščovs, cilvēks, kurš iegāja vēsturē ar Staļina kulta izvērtēšanu daļēji, un, kā izrādās, pats ir bijis viens no aktīvākajiem šo te darbību izpildītājiem. Es gribētu pateikt, ka visi tie, kuri mūs dzird un kuri godina Boļislavas Loskāna piemiņu, jūs varat aizbraukt uz Aglonas baziliku, tur ir pārabidīti viņa pīšļi, un pieminēt rītā ir nāves diena. Visi laipni aicināti bazilikā noteikti. Kaut kas būs, kaut kas notiks. Rītā 12. ir dievkalpojums, kriptā. Kriptā, jā, kripta ir tie, kas nezin, tie, kas nav tik liela katoļi kā jūs. Kripta ir speciāls nodalījums Aglonas bazilikā, un tur ir tātad 12. dievkalpojums. Visi laipni aicināti, un atcerēsimies šo te brīnišķīgo dievišķo dvēseli, izcilu cilvēku, godināmu cilvēku, izcilu latvieti no Latgales Boļislavas Loskāna. Ar jums kopā bijām mēs, Andris Jermans, Normons Pucis un es, Roberts Klimovičs. Šodien atvadamies, cerams, ka mums muti neaizlīmēs un neaizbāzīs, un mēs tiksimies ar jums vēl pēc nedēļas, bet šodien sakām jums uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Paldies! Vislabāk!